liels prieks, ka jūs man uzaicinājāt, jo tikties ar skolniekiem vienmēr ir ārkārtīgi interesanti, jo tie jautājumi, kurus uzdod skolnieki, vienmēr atšķirās no tiem, kurus uzdod pieaugušie. Un īpaši prieks man arī tāpēc, ka tikko uzstājās 25. vidusskola, kurā kādreiz es līdz 8. klasē arī mācījos. Es saprotu, ka jums būs daudz jautājumu, bet es varbūt gribētu nedaudz arī tādu ievadu pateikt no savas puses, kas šķiet ir šodien ārkārtīgi svarīgi. Laikā, kad mēs ļoti daudz dzirdam par ekonomisko krīzi, par problēmām, tad sanāk tā, ka bērni šīs lietas uztver savādāk nekā pieaugušie. Pieaugušiem ir lielāka atbildība, viņiem ir jāatbild par to, lai viņi varētu samaksāt tos rēķinus, ar kuriem jārēķinās katrai ģimenei. Bērni šajā gadījumā ir daudz brīvāki, un viņi lielā mērā ir atkarīgi no vecākiem, un uz lietām viņi skatās savādāk. Un es labi atceros to laiku, kad Latvijā bija pārmaiņu laiki. Tie bija 80. gadu pēdējie gadi, 88., 9., 90. gads. Un tajā laikā notika process, kas bija saistīti ar Padomju Savienības sabrukšanu. Tajā laikā es mācījos Rīgas industriālajā politehnikumā, un ticiet man, uz tām lietām, kas notika politikā, es skatījos pavisam savādāk, jo es ar politiku nebiju saistīts. Es nesekoju līdzi šīm krīzēm, man bija cita dienas kārtība pēc mācībām, vasarā mēs braucām uz vecāķiem, spēlēt bumbu, daudz laika tika veltīts sporta nodarbībām, par problēmām, par krīzi, par politiku runāja pieaugušie bērni, domāja par kaut ko citu. Un es atceros, ka tajā laikā, kad iestājās krīze, kad sabruka Padomju Savienība, tad ļoti daudz cilvēku tos laikus jau neskapēc ir aizmirsuši. Es ļoti labi atceros to, kāda bija krīze, veikali bija tukši, nebija ko nopirkt. Tā nauda, kura cilvēkiem bija uz rokām, tika tērēta, lai nopirktu vēl pēdējās preces, kuras ir palikušas veikalos. Mēs labi atceramies padomju laikā dzīvojošie, ka, lai nopirktu puskilogramu desas, bija jāstāv rindā vienam cilvēkam, jo vairāk nemaz nedeva. Lai nopirktu vienu sviesta paciņu, bija jāstāv rindā veselai ģimenei, jo tad uz vienu cilvēku deva tikai vienu paciņu. Un tā bija krīze, un es atceros, ka 91. gada beigās, tad, kad vēl tie visi notikumi šeit bija gāja un attīstījās plašumā saistībā ar Padomju Savienības sabrukšanu, tad cilvēki arī nevarēja pārvietoties, bija ļoti maz automašīnu uz ielām, jo nebija degvielas. Un tad es zinu, ka viens no maniem draugiem teica, ka viņam ir iespēja braukt ar savu mašīnu, jo tēvam kaut kur mucās benzīns ir saliedz. Tā kā šodien, ja mēs apskatāmies uz šodienas krīzi un uz to, kas bija pavisam vēl nesen pirms 20 gadiem, tad šī krīze ir pavisam cita. Un šī krīze ir vairāk saistīta ar iespējām. Un jāsaka, ka man pašam ir bijusi iespēja 90. gadā, tad, kad bija Padomju Savienība, aizbraukt uz Norvēģiju, mācīties. Tā bija sava veida nejaušība. Es vienīgo reizi dzīvē atsaucos uz sludinājumu, kurš bija rakstīts avīzē, ka Norvēģijā tika piedāvāts mācīties Latvijas studentiem, kuri bija ieinteresēti mācīties Norvēģijā. Man bija interese aizbraukt no Padomju Savienības, jo man neapmierināja šī sistēma, un tad es arī uzrakstīju pieteikumu, un man caur šo pieteikumu tika dota iespēja braukt uz Norvēģiju un studēt. Man bija jānopērk tikai biļeti uz turien, viss pārējais tika apmaksāts no Norvēģijas puses. Man bija 20 gadi, un tas ir laiks, kad tikko principā es pabeidzu mācīties Rīgas industriālā politehnikumā. Un aizbraucot uz to Norvēģiju, tas, ko es tajā laikā nesapratu, ka Norvēģijā bija milzīga krīze, Skandināvijā bija milzīga krīze, pasaulē bija krīze, bet es to nezināju, jo priekš manis šī krīze neko neizteica. Man nebija nauda, dzīvošanai man bija viss apmaksāts no Norvēģijas puses, man bija iespēja mācīties un iepazīt Norvēģiju. Un tikai pēc kādiem gadiem es uzzināju, ka tajā laikā bija krīze. Ko es ar to gribu pateikt? Ka jaunatne uz lietām skatās savādāk. Un tā krīze, kas ir pieaugušiem, ļoti bieži jaunatnē tā ir arī savu veidu iespēja.
Šodien šī krīze ir jauna iespēja ikvienam no mums, jo šodien laikā, kad mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, mēs joprojām esam maza valsts, Latvija, daudz cilvēki ir aizbraukuši prom, bet mēs pārstāvam milzīgu tirgu, tā ir visa Eiropas Savienība. Mums nav iekšējo robežu, ja jūs gribat kaut kur braukt, jums nevajag vairs vīzu, jūs varat braukt uz Vāciju, Lielbritāniju, Īriju, Franciju, Spāniju, katram, kam ir Latvijas pase, vairs nav jāprasa vīza, lai gan padomju laikā pieaugušie labi atcerās, ka pirmkārt izbraukt nebija iespējams. Es pats pirmo reizi uz ārzemēm aizbraucu 87. gadā uz Bulgāriju. Tā bija tāda iespēja aizbraukt un 20 gadu vecumā uz Norvēģiju. Šodien lielākā daļa jauniešu kaut kur tuvumā jau ir paceļojuši, kaut vai tāpat lētā aviokompānija Ryanair, kura dot iespēju cilvēkiem, ja laicīgi nopērk biļeti, kaut kur aizlidot. Tā kā situācija it kā ir savādāka, bet priekš jaunatnes šodien es uzskatu,